Fiks pastāstīja Paspartū par Londonas bankas aplaupīšanu. Viņš teica, ka noziedznieka pazīmes precīzi atbilst Phileasam Foggam. Jūs ieradāties pie viņa tieši tajā dienā, kad viņš steidzīgi aizbrauca no Londonas, teica Fiks. Turklāt viņš aizbrauca bez bagāžas, bet paņēma līdzi ļoti daudz naudas. Kā jūs varat domāt, ka viņš ir godīgs? Viņš noteikti ir godīgs, teica Paspartū. Viņš bija apjucis. Neticams stāsts. Tas nevar būt. Paspartū nespēja noticēt, ka saimnieks varētu izdarīt tādu noziegumu. Palīdziet man viņu aizkavēt Hongkongā, policists Fiks turpināja. Tad es paspēšu saņemt apcietināšanas orderi. Es jums došu daļu no atlīdzības, ko Londonas banka maksās par noziedznieka notveršanu. Atlīdzība ir 5000 mārciņu. Ne par kādu naudu, iesaucās Paspartū. Es to nekādā gadījumā nedarīšu. Labi, policists aizdomīgi viegli piekrita. Tad aizmirsīsim mūsu sarunu un iedzersim vēl. Pēc dažām minūtēm Paspartū sāka žāvāties. Mazliet vēlāk viņa acis aizvērās, un viņš aizmiga turpat pie galda. Fiks uzreiz piecēlās kājās, samaksāja rēķinu un izgāja no kroga. Viņa plāns bija izdevies.